Tava pāreja ir pabeigta. Lai arī kas būtu, ko Dievs darīja tavā dzīvē, Viņš tevi attīrīja ar uguni. Man bija vīzija, ka kaut kas tiek ielādēts, un dzirdēju kā zvaniņu, ka tas ir pabeigts ielādēties. Jauna programmatūra ielādēta, un pāreja ir pabeigta. Tu atļāvi Dievam sevi transformēt. Kā tu domā, savu dvēseli saskaņoji ar Svēto garu, un kad tu to izdari, tu sāc rīkoties savādāk. Tu sāc rīkoties kā pilnīgi citāds cilvēks Jēzu Kristū. Cilvēki pat tev saka, ka tev vairs nepazīst, un skumīgi par to. Mēs nevaram novērst sevi no tā, ka kļūstam par to cilvēku, kādu Kristus ir izveidojis, lai tādi esam, tikai tāpēc, ka citi jūtas nērti. Daļa šai pārējai ir atdalīties, atmest kādus cilvēkus, kuriem domāšanas veids neļauj otram tikt augstāk vai uzlabot dzīvi. Gluži kā krabja spainī, ja kāds mēģina izkāpt ārā, pārējie ievelk viņu atpakaļ. Viņiem nepatīk, ka pacelies, ka pierādi sevi, ka ieeji saskaņā ar Dieva vārdu. Tas tiem liek justies nērti. Savalda savu nedrošību. Ja redz tevi to darām, redz darot labas lietas, kas strādā pie sevis, staigā garā, tas viņus trigerē. Un tas viņiem liek justies vainīgi, ka nedara tās lietas. Redzot, ka tu to dari, viņiem nav aizbildinājumi, lai to arī darītu. Tas nav viegls ceļš, tas ir šaurais ceļš, un tas nāk ar vajāšanām, arī ar daudz svētībām un lielu labvēlību, kurā tu staigā, ko cilvēki redz un dēļ tā kļūst greizsirdīgi un vēlas to labvēlību sev un arī svētības, kurās tu staigā, bet viņi nezina, ko tu ļāvi Dievam no tevis noņemt. Dažreiz cilvēki sāk šo procesu, un tas ir pārāk liels izaicinājums viņiem un nevēlas darīt darbu. Nekas vērtīgs nenāk viegli. Lietas, kas visvairāk piepilda, tas prasa smagu darbu. Ja tas būtu viegli, visiem tas būtu. Tev jāļauj, ka tevi veido kā no māla un jākausē ar uguni, un tu to izdarīji, tu izgāji cauri pārējai. No sevis vecās, kas bija salauzta, sabrukusi, nekārtībā, uz spīdošu sevis versiju, tavu Kristus identitāti. Tu gadiem biji tuksnesī un beidzot tu ieeji savā apsolītajā zemē. Skatuve ir uzstādīta, laika jautājums. Tu esi uzplaukusi vēlu, bet tas bija īstais laiks. Romiešiem 8:28. Viss strādā tavā labā. Tu nevari neko sabojāt. Tu jau esi pārgājusi. Tu staigā mērķī. Tu staigā visā, kas Dievam ir priekš tevis, un Viņš tikai ir sācis ar tevi. Dievs svētī tevi, paceļ tevi, svētī roku darbu, jo tu paklausīji. Paklausot Dievu, tu tiec svētīta par paklausību. Tev nav ne jausmas, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Tas būs kas liels. 1. Korintiešu 2:9. Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Tu esi svaidīta, nolikta tādam laikam kā šis. Dievs grib, lai tu runā. Lieto savu balsi, lai kādu platformu tev dotu. Šis ir noliktais laiks. Numurs 144 ir 12. mēnesis ebreju kalendārā. Redzu arī 1, 2, 3. Daniela 12:3. 144 ir arī atlikums. Atklāšanas sezona, sods, ražas sezona. Kvieši un pelavas tiek atdalītas. 144 nozīmē sods, izšķirtspēja. Daļa sods, atdalīšana no pasaules. Ja pasaule tevi mīl, par to jāuztraucas. Mums nav jādara lietas, lai saņemtu apstiprinājumu no pasaules. Ja pasaule tevi apstiprina, tas ir sarkanais karoks. Tu neesi no šīs pasaules. Jēzus arī bija ienīsts un vajāts. Pasaules gars ir ienaidnieks. Neesi pārsteigta, ka pasaule iet pret tevi, stāvot uz bībeliskiem principiem
un nejot pret populāriem pasaulīgiem uzskatiem. Cilvēki melos par tevi, nicinās, tie to darīja Jēzum un darīs to pašu tev. Dievs iestāsies par saviem bērniem varenā veidā. Atlikums, Kristus līgava būs svētīta. Ja esi daļa no atlikuma, tad šis vārds ir tev, un tu ieej milzīgā skaistā nodaļā, kur Dievs dod dāvanas saviem bērniem. Mateja 7.11. Lietas, pat par kurām Dievam neprasīja, un tu to saņemsi, un tas tevi šokēs.